tev nepatīk politiskās norises mūsu valstī, tevi neapmierina mūsu ekonomiskā situācija, tev nerūp nekas, nezini, ko lai, nebalsot. Tev tiešām ir vienalga? Tev ir vienalga, kas aizstāvēs tavas intereses? Nē, balsot. Priekš kam? Nē, es eju balsot. Kāpēc jāpiedalās vēlēšanās? Kāpēc jāpiedalās vēlēšanās? Kādēļ piedalīties vēlēšanās? Kāpēc jāpiedalās vēlēšanās? Ko tava balss maina? Kāpēc piedalīties vēlēšanās? Kāpēc jāpiedalās vēlēšanās? Kāpēc būtu jāpiedalās vēlēšanās? Kāpēc būtu jāpiedalās vēlēšanās? Kāpēc jāpiedalās vēlēšanās? Kāpēc piedalīties vēlēšanās? Čau! Tu neies balsot? Kurš tad ies balsot? Ja tu neies balsot, tavi draugi neies balsot. Kurš balsos par tavām interesēm? Ej, balso! Kāpēc mums visiem ir jāpiedalās vēlēšanās? Tas ir tāds jautājums, uz kuru mums ir visiem jāatdod viena iemesla pēc. Kāpēc mēs pa vakariem sēžam mājās un sakam, kāpēc viss ir slikti? Kāpēc tas un otrs cilvēks nedara to, ko mēs gribam? Vēlēšanas kā iepirkšanās veikalā. Ja jūs neatrodat sev piemērotu kafiju, jūs sameklēsiet citu kafiju, kas jums ir piemērota. Vēlēšanas nav prioritāte, tā ir nepieciešamība. Katram cilvēkam ir divi ceļi. Viņš vai nu var kandidēt vēlēšanās, vai piedalīties vēlēšanās. Es izvēlos vēlēt. Tā ir vienkāršāk, ārtāk un izdevīgāk, un man ir kāds no kā prasīt atbildību par to, kas notiek manā valstī. Mani vecvecāki gāja vēlēt, vecāki iet vēlēt, tagad šī iespēja ir arī man. Un es to izmantoju un iesaku arī jums. Mana, tava balss ir kā mazs ūdens piliens jūrā, bet šis piliens ir daļa no tās. Viena balss kā tāda neko nemaina, bet kopā ar līdzīgiem pilieniem mēs esam spēks. Man jau no agras bērnības vecmāmiņa ir teikusi, kad vēlēšanās pretvalstiski noskaņot cilvēku nesnauž. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs arguments. Tādēļ ejiet balsot. Tu vari nepiedalīties vēlēšanās, arī tev draugi var nepiedalīties vēlēšanās. Bet jums tad 4 gadus nebūs iespējas neko teikt, kad valstī kaut kas ir slikti vai valstī kaut kas nenotiek tā, kā gribētos. Jo jūs nebūsiet piedalījušies vēlēšanās un nebūsiet izteikuši to, ko jūs vēlaties. Vēlēšanas ir mūsu nozīmīgākā iespēja izpaust savas tiesības. Tikai ar aktīvu sabiedrības līdzdalību iespējama pilnvērtīga demokrātija. Kāpēc jāpiedalās vēlēšanās? Lai tev būtu tiesības kritizēt politiķus, ko tu esi ievēlējis. Mēs nosakām savu turpmāko dzīvi turpmākajiem 4 gadiem. 6. jūnijā aizbraucu savu dzimto pusi, mazpilsētu pagastu, apskatījies, kā tu zied seriņu. Un neaizmirst arī piedalīties vēlēšanās. Piedalīšanās vēlēšanās ir mūsu ikviena, kā demokrātisks sabiedrības dalībnieka pienākums un arī atbildība. Un mums vienkārši nav citu variantu, mums ir jāiet vēlēt.